Es vēlos liecināt par lielāko Dieva brīnumu darbu mūsu katra dzīvē, un tā ir sastapšanās ar Dievu, atgriešanās pie Viņa. Vēlos liecināt par to, jo katrs mēs esam bijuši neticīgi un Dieva spēkā kļuvuši ticīgi. Lai tas ir kā stiprinājums mums paturēt aizvien lūkšanās mūsu mīļos un paļauties uz Dieva vareno brīnumu darbu īstajā laikā, īstajā veidā un īstajā vietā. Es piedzimu nekristīgā ģimenē, bet Dievs kaut kur vienmēr bija blakus. Kā ļoti mīļu stundu atceros tieši kristīgo mācību, vienmēr patika viss dzirdētais, kā arī bieži vakaros mēdzu skaitīt tēvreizi. Un ļoti mīļa man bija filma, ko rādīja lieldienās televīzijā, Jēzus dzīve. Dažādu apstākļu dēļ daudz domāju par dzīvi pēc nāves, bet Dievu nemeklēju. Esmu cilvēks, un vissvarīgākais man šajā pasaulē ir cilvēki. Vienmēr esmu ilgojusies pēc patiesām tuvām draudzībām, meklējusi draugus. Ļoti agri jau ilgojos pēc savas ģimenes. Tā nu arī augstos laikā satiku savu vīru. Uz mirkli jutos piepildīta, tomēr ātri vien likās, ka kaut kas man pietrūkst. Un tad domāju, būs mums savs dzīvoklīts, būšu laimīga, būs darbs, būšu laimīga. Līdz nonācu līdz ļoti lielām ilgām pēc bērniņa. Aptuveni 4 gadi pagāja domās par bērnu, veicot arī attiecīgi dažādus izmeklējumus. Biju visu laiku ļoti skumīga, jo atkal nekā nav. Tukšums bija milzīgs, sāpes bija lielas, neredzēju apkārtējos, tikai biju savās sāpēs un apātiskajās ilgās pēc bērniņa. Līdz likumsakarīgi pieredzēju nodevību un vilšanos. Sabruka visa mana pasaule, bet Dievs jau visu bija sakārtojis. Zināju, ka ir vajadzīga piedošana, jo piedošana atbrīvo, bet sapratu, ka nevaru piedot. Tā nolēmu doties pie kāda drauga mammas, kuru biju satikusi tikai vienu reizi, bet zināju, ka viņa tic Dievam. Mani drauga mamma uzņēma, un tā kādu neilgu laiku tur dzīvojos. Man iedeva rakstu vietas palasīt, dvēseļu spoguli izskatīt, un es zināju, ka tāpēc jau es esmu te, bet nesapratu. Lasu Bībeli un nesapratu. Viss likās tik neskaidrs. Sāku dzīvot Rīgā, kur arī Dievs bija parūpējies par istabiņu man, dabūju darbu, un šī paša drauga māma mani pieteica vecajā Ģertrūdē Alfas kursam. Tā kā biju viena jaunā pilsētā bez draugiem, domāju, labāk es aiziešu tur, nekā sēdēšu viena mājās. Un tā jau pirmo reizi pārkāpjot Ģertrūdes pagraba slieksni, sapratu, ka te ir kaut kas, pēc kā tik ļoti esmu tiekusies un ilgojusies. Izbrīnīja, ka šajā sāpju pilnajā, nodevīgajā, egoistiskajā pasaulē ir tāds gaišums. Starp ģertrūdiešiem bija tāda mīlestība, cieņa vienam pret otru, prieks vienam par otru, rūpes vienam par otru. Un tas bija Dievs, viņš tur bija un viņš tur ir. Tā katru Alfas kursa vakaru klausījos ar lielu interesi, jo tur ieguvu atbildes uz saviem daudziem jautājumiem un arī gāzu daudz nepatiešus priekšstatus par Dievu. Ar katru lekciju arvien vairāk ar prātu sapratu, ka Dievs ir, bet vēl sirds nesaprata. Tā Alfa kursa noslēguma nedēļas nogalē devos uz Kandavu. Neatceros, ko mēs tās 3 dienas tur darījām, ko ēdām, kur gulēja, jo tur bija kāds spilgts notikums, kas aizēno to visu. Mācītājs teica lūkšanu par Jēzus pieņemšanu kā savu glābēju, un lai svētais gars nāk pār mums. No visas sirds skaitīju šo lūkšanu līdzi. Pēc lūkšanas biju prieka asaras pilna un sajūta, ka acis ir palikušas daudz redzīgākas. Tik tiešām bija tā sajūta, kad tās zvīņas ir kritušas. Es visu redzēju pilnīgi citādāk, daudz skaidrāk, un jautāju sev, kā es to visu jau sen nesapratu. Viss ir tik pašsaprotams. Dievs visu laiku ir bijis tepat, Dievs ir mūsu radītājs. Un tā jau ir pagājuši 16 gadi, kā esmu kristiete.
Un ikdienas esmu pateicīga Dievam, ka man ir iespēja viņu iepazīt. Un jāsaka, neilgi pēc atgriešanās es atradu sevī piedošanu. Un Dievs arī piepildīja man lielākās ilgas un dāvāja man pirmo meitiņu. Un nu jau esmu 5 brīnišķīgu bērnu mamma. Dievs pieļāva šīs sāpes, vilšanos, nodevību, lai es varētu sastapt viņu. Viņš visu jau bija sagatavojis un ar savu svētību to apstiprina. Tik brīnum pilns ir mūsu Dievs. Dieva laiks, vieta un notikums ir viņa īstais laiks, vieta un notikums. Turpināsim lūgt par mūsu neticīgajiem mīļajiem un pacietīgi gaidīsim brīnumu, kad neticīgais kļūst ticīgs. Pateicos, mīļais Dievs, par taviem brīnumu darbiem. Āmen. Mīļais Dievs, tu, kas mūs pazīst jau kopš mūžības, kas mūs esi iecerējis, darinājis un radījis. Paldies par to, kā tu mūs uzlūko katru. Paldies par taviem brīnumu darbiem katra dzīvē. Paldies par neiespējamo, kā tas top iespējams tavā spēkā. Paldies par to, kā tu velc mūs pie sevis un atkal atgriez pie sevis. Palīdz mums tiešām palikt arī uzticamiem, uzticīgiem un neatlaidīgiem lūgšanā. Lūdzam tavu aizsardzību par tiem, kas ir atgriezušies pie tevis, varbūt pavisam nesen, un arī pie tiem, kas ir jau tavi bērni. Aizsargā no ļaunām meliem. Palīdz mums tiešām stāvēt stipriem ticībā. Paldies par tavu mīlestību, paldies par tavu nodomu mūsu dzīvē. Paldies par to, kā tu izved cauri visām tumšām ielējām un kā tu esi blakus arī tumšo ielēju laikā. Mēs tev nebeidzam pateikties par tavu mīlestību un par tavu uzticamību, par tavu apsardzību un par tavu klātbūtni lielos un mazos mūsu dzīves brīžos. Un palīdz mums gaidīt uz tevi un redzēt cerību savai nākotnē. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.